Namastē! Šodien es jūs uzaicinu tuvākā un tālākā nākotnē doties ar mani tādā ceļojumā, kas vakar tika parādīts, un stāstīšu arī pa punktiem, kā tas tika nodots. Kā teicu, kad mēs visi zinām, par to visu ļoti daudz runā, Zeme maina savu frekvenci. Ko tas nozīmē? Tas lielākā mērā arī nozīmē cilvēka apziņas maiņu, cilvēka domu maiņu. Un ļoti interesanti, ar ko sākās šis vēstījums. Šis vēstījums sākās ar nāvi. Ar nāvi un atvadīšanās procesu no tuviniekiem. Teiksim tā, ja šai laikā klasiskais ir atdošana zemē, tad nākotnes formā, kur rāda, ka tā ir tā kā pārēja pilnībā, ka mēs ķermeni, kas ir šai dzīvē izdzīvojuši savu dzīvi, mēs atdodam ugunī. Un tā ir transformācija. Tā ir transformācija, uz ko tiks tā kā pāriets pilnībā. Jo tas ir saistīts ar enerģiju, ar to, kā cilvēks jau sāks domāt un ar tādām lielākām lietām, kā viņš skatīsies uz sevi kā būtni, kā šīs dzīves stāstu. Un kremācija tā būs tāda jauna, jau skatoties jau pilnīgi caur jaunu prizmu, ko arī bija ļoti interesanti, kad kremācija arī nebūs kā tādas sienas, kas ir šobrīd. Ja? Tās ir tādas sienas, kurās tiek liktas urnas, kas tiek uzglabātas, un tādas kremācija šai ziņā nācas teiciens no zemes, tu nāc par zemi, tu tiec. Un kremācija tas ir, kad mēs atdodam sava piederīgos pīšļus zemē, ūdeni, vējām. Tā ir tāda jaunā apziņa, jau vadoties, tas nav tikai no kaut kāda tāda, tas ir jauns sākums mūsu attieksmei un mūsu sarunai ar mūsu ķermeni kā tādu. Jo cilvēks, viņš jau nav saistīts ar vietu. Cilvēks ir saistīts ar dvēseli, ar daudzām dzīvēm, ar pieredzēm. Un tas to parādīja tāds kā pats pirmais, kas bija šī aiziešana no ķermeņa un atgriešanās pie dabas, tas jau būs tāds jauns skatījums. Līdz ar to, kad mainās šī zemes frekvence, tad arī mainās tas pamats, kas šeit būs uz zemes, un kā tika parādīts, tad zeme dzīvos 7. 8. frekvencē, kas ir visnotaļ augsts, kā jūs saprotiet, ja mēs skatāmies šobrīd, ka mēs esam 3. kad ir dualisms. Tas radīs jaunu cilvēku kvalitāti, jaunu izprašanu. Vispār ļoti daudz tādas jaunas nianses, jo, kā jūs saprotiet, drāma un upurs tur vispār neiedarās, tās ir jauna doma, jauns skatījums un jauna saruna ar sevi. Trešais, kas bija, kad, kā jau teicu par šo 7. 8. jau dimensiju, kas būs, viņa jau šobrīd iet uz to. Līdz ar to, ja mums nav dualisma un traumu un upurlomas, tātad, kas tika uzsvērts, kad ļoti mainīsies vecāku bērnu attiecības, tās transformēsies. Traumas pakāpeniski izzudīs kā termins, tāpēc, kad, kā jūs saprotiet, trauma, tā ir ļoti apzināta programma, lai cilvēks nepārtraukti, esot traumā, viņš nepārtraukti pazemina savu vibrāciju. Un tā ir atkal tāda apzināšanās, cilvēka brīva izvēle, vai viņš, kā saka, baro savu traumu, vai viņš pieņem lēmumu un uz to jau skatīties no veseluma, no pieauguša cilvēka stāvokļa, tas ļoti maina. Un līdz ar to arī cilvēks arvien vairāk apzināsies, ka dvēseles izvēle
ienākšanā jau ļoti daudz ko nosaka. Vecāki ir vārti uz šo dzīvi, bet nevis viņi ir kā kādi īpašnieki bērnam. Bērns izvēlēsies vecākus, viņi ir tiešām, lai viņš tādu dvēseli vispār varētu ienākt šeit uz zemes, tātad viņš izvēlās vecākus, bet viņš vairs nav piesaistīts dzimtai, viņš ir neatkarīga, brīva būtne. Un šī arī aspektā, kad dzīve nav kā mēs šobrīd, ka tā ir jācieš, mums ir kaut kas jāpielāgojas, dzīve nav sods. Un arī pa enerģijām un notikumiem, ka mēs ļoti tendējam, ka tik viss ir labi, ka tur būs slikti. Šī izpratne jau būs uz to, kad dzīve ir pieredzes lauks. Bet nevis, ka tā ir kāda tur pastarā tiesa, tā tad ļoti izmainās cilvēka uzskati un izprašana par savu dzīvi šeit uz zemes kā tādu. Tālāk, ko vēl ļoti interesanti parādīja, kad arī iemiesošanas, ja mums bija pirmais nāve, tad iemiesošanas process arī mainīsies. Tas laikam ir tāds viss tālāk, nu tā kā no laika līnijas, tas laikam ir tāds viss tālākais bišķītiņ no tā, ko es jau iepriekš teicu, jo, kā teicu, ja Zeme ir 7. 8. dimensija, jā, tā tad mūsu fiziskais ķermenis mainīsies. Gan sievietei, gan vīrietim. Un šis process, cikls, šie 9 mēneši, viņi arī būs, viņi tiks arī izmainīti. Un tas nav tikai kaut kādu struktūru, tas ir vispār nebūs tādas kā traumatiskās pieredzes, kas ir kā dzemdībās, tāpēc, kad vibrācijas starp dvēseli un ķermeni jau būs daudz tuvāka, un šis process būs jau ar daudz lielāku tādu apzināšanos savu ķermeni jau cilvēks lasīs kā grāmatu un sapratīs, kas kurā momentā, jo 7. 8. tā jau ir pilnīgi cita cilvēku apziņa, un tā kā šis posms, bērnu ieņemšanas un dzemdību posms, arī tiks, viņš laika gaitā ar vien vairāk mainīsies uz to sadarību starp dvēseli un ķermeni. Protams, duālismu programmas izžušana kā tāda, jā, jo 3. dimensijas programma tas ir duālisms un trauma. Un šeit arī ir ļoti labi saprotams, ka dvēsele nāk pieredzēt, viņa nenāk ciest, viņa nāk radīt, viņa nāk izdzīvot nevis konfliktu ar mīnusa zīmi, bet dvēseli nāk izdzīvot, kā ir būt, kā ir man pieredzēt, kā ir to atrisināt. Tā ir tāda diplomātija ļoti, ļoti lielā mērā, un tā ir arī ļoti lielā mērā izaugsme. Jā, tā ir ļoti, izaugs process, jo, kā es teicu, tas jau, kad tā tad šī platforma, zemes platforma būs ieinteresētība, viņā jau būs jau no pilnīgi savādākām būtnēm, civilizācijām, jo mums tā kā nevajadzēs sevi tik ļoti samazināt, kā mēs šobrīd esam sevi samazinājuši līdz tam 3. līmenim, un mēs neatceramies, un mums nav šī pieredzes, kas ir bijis kādreiz, tad tanī, ko rāda šobrīd, tātad mēs jau nāksim uz Zemi, jau daudzas lietas mums būs, mēs atcerēsimies, kā ir bijis, jo tas nebūs tā, kā mēs tagad to uzsveram caur traumām, ak, Dievs, man tur bija tik tā, un man tagad ir šitā, un es tur biju ķēniņš, un tagad esmu ubaks, un tas būtu tāds traumātisks, tad jau dvēseli to izies caur pieredzi, un tas skatījums jau būs daudz savādāk. Kā rezultātā, ko es arī sākumā teicu, kāpēc mainās šie abedīšanas rituāli, tāpēc, kad
tās būtnes, kas ienāk šeit uz zemes, kā tika arī teikts, un vecāki ir kā portāls, kā vārti, caur kuriem viņi var ienākt uz zemes, dzimtas loma, ļoti mainās dzimtas loma, jo cilvēks vairs nebūs piesaistīts dzimtai, saknei un sistēmai, viņš būs viņām būs savs identifikācijas kods, vecāki būs portāls. Nevis lauks, pie kā bērns tā kā tas jaunā būtne, kam viņa būs piestiprināta un caur ko viņam būs jāiziet cauri. Tā ir pilnīgi savādāka apziņa, un līdz ar to arī šie apbedījumi kā tādi, ka mēs, šī kapu kultūra, kad dzimtā ir spēks un tāds, viņš ļoti mainīsies, tāpēc, ka šobrīd, ja mēs arī uz dzimtas spēku skatāmies, mēs skatāmies trīsdimensionālajā skatījumā, kad prasām dzimtai spēku, tur savienošanos un visādas tādas lietas, bet mēs aizmirstam, kad tādu niansi, ja mēs skatāmies arī vertikāli, tad dzimtas cilvēki, viņi ir būtnes, kas ir ļoti daudzas dzīves dzīvojuši, un arī, kas ir slēguši ļoti daudzus līgumus ar struktūrām ar mīnusa zīmi un struktūrām ar pluszīmi, no dualisma, ja? Tad ir jautājums, kā viņi saka, ar ko tad jūs savienojaties, ja ļoti daudzās praksēs tiek savienots un lūgts dzimtas atbalsts un dzimtas spēks, tad kādam spēkam jūs pievienojaties, jo šobrīd arī tas ļoti mainās, un cilvēks nav tikai tāds trīsdimensionāls. Jā, mēs saprotam, ka ir ļoti daudz iepriekšējās dzīves, ir ļoti daudz līgumi, lai izietu pieredzi mums. Un šeit ir tad jau jautājums, ir arī jābūt ļoti korekti nostādītam, kādu spēku jūs vēlaties no dzimtas, jo spēks ir ar šī cilvēka saprašanā ar pluszīmi un mīnuszīmi, un kādi līgumi ir slēgti, un nevienmēr tantīte 5. pakāpē, kas tur bija dziednieks, un es, piemēram, ja, un es tur gribu savienoties ar šo dziednieci, nevienmēr viņai līgumi ir noslēgti, piemēram, ar eņģeļu pasauli, jā, vai ar Dievmāti Mariju. Viņai var būt noslēgta līguma ar pilnīgi citu, kā saka, citu civilizāciju pārstāvjiem, kas ir par pilnīgi savādāku miedarbību. Tā kā tas ir arī tāds norādījums, kad jūs gribaties ar kaut ko savienoties, jums ir jāsaprot, ka tas cilvēks, kas ir tanī dzīvē bijis jūsu dzimtā, viņam ir ļoti daudz iepriekšējo dzīvi, un tad, kad jūs savienojaties, tad jūs savienojaties būtībā ar visu to, ko cilvēks ir izdzīvojis daudzas citas vēl dzīves. Šāds bija ļoti interesants vakar kā ceļojums mans, ar ko gribēju ar jums padalīties. Un te tas atslēgas vārds lielākoties ir par apziņas frekvences paaugstināšanos, kā rezultātā arī mainās ļoti daudzas tādas skatījums uz dzīvi kā tādu. Un ko es noslēgumā tad varētu teikt, ka dvēsele nenāk šeit ciest nākotnē. Arī šobrīd jau viņi nāk pieredzēt. Un tas ir ļoti liela, tā ir tāda ļoti liela jau šobrīd, ja jūs skatīsieties jau šobrīd uz savu dzīvi, kā nevis uz traumu, kādu šausmīgi, netaisnīgi visi pret manīm ir, bet es pieredzu sevi caur notikumiem, es pieredzu sevi caur pieredzi. Tas ir pilnīgi jauns skatījums, kas jau ir tagad, kā es teicu, šie pareģojumi tuvākā un tālākā nākotnē, bet šis tā kā ir pirmais, kas jau atverot durvis, tā ir tā pirmā pieredze. Es sevi pieredzu caur notikumiem un caur cilvēkiem, un tā jau ir cita dvēseles apziņas sistēma, kas jau dzimst šobrīd, viņa nav aiz kalniem. Tāds ir mans šodienas ceļojums, ar ko gribēju dalīties ar jums. Namaste!